Nu, sveiki. Jāizskrien te bišķiņ. Šis tas jānopērk. Nu, un tad pa ceļam ātri izdomāju tādu īsu video uztaisīt par šodienas aktuālo tēmu. Valsts aizsardzības dienestu. Kur visi pārsvarā 15 plus līdz kaut kādiem 22 gadiem, tādi tieši, 15 līdz 22. Capās, cik šausmīgi, viņiem tagad pēc skolas attīstība beigusies, 11 mēneši izrauti no viņu dzīves ārā, vēl nezinu, kādas tur nelaimes notiekās. Un tā tālāk, ka tas nesot nekāda sakara tam nesot ar cieņu pret valsti, pret Latviju un tā tālāk, bet, nu, vai, tā nu gan nedrīkstot. Vēl viens viedoklis seko tam līdzi, tūlītās liela daļa brauks prom no Latvijas, deklarēsies Krenviņ zin kur tur, un tā tālāk. Vispār viss ir tik slikti, ka sliktāk tālāk vairs nav kur. Tad, nu, lūk, viss šie komentāri un viss šīs intervijas, ko šie jaunie gurķi, savādāk es nevaru nosaukt, nu, vēl pat irliņiem varu nosaukt viņus, sniedz ar šādiem te argumentiem, pierāda Latvijas izglītības sistēmas absolūto degradāciju. Ja cilvēks nesaprot pamatos, ko nozīmē valsts aizsardzības dienests un kas tad viņam reāli kaut kādā X, Y, Z vai kādā citā stundā būs jāizstāv. Kad viņš sāk tur murgot par Levita aizstāvēšanu vai Kariņa aizstāvēšanu vai to, ka valsts viņam neko nav devusi un tā tālāk. Tas vien jau parāda, cienījamie skolotāji. Jūs esat izskolojuši vienu riktīgu idiotu, kurš šādi runā. Un ja jūs viņam esat iedavuši, nezinu, 9. klases atestātu vai nedod Dievs pat vidusskolas atestātu ar šādām zināšanām, tad jums ne tikai algas nevajag paaugstināt un tur vēl kaut ko. Jums viņas ir jāsamazina, jo jūs neesat pat elementāro izdarījuši. Jūs neesat iemācījuši valsts pamatus. Nerunājot par tālākām lietām. Tagad vesels bars un viņu māmiņas, kuras jau sevi noskaņojušas līdz 40 gadu vecumam kā minimums skraidīt pakaļ savam lolojumam, slaucīt pēcpusi, atvainojos par izteicienu un vēl kaut ko. Kur ir problēma? Problēma ir tāda, kad aizejot šos 11 mēnešus, kur katru svētdienu viņš vēl būs mājā, ja nedod Dievs nejauši netrāpīsies norīkojumā. Varbūt tāda lieta. Šausmas, tad vispār ir visu iespējamo pārkāpumi. Ja? Viņš aizies, viņš taču nemāk sev, viņš elementāri, viņš sev apaviem šņoris sasiet nemāk. Tur jau ir tā problēma. Problēma ir tā, ka viņam nabagam vajadzēs tik tiešām tos 11 mēnešus ik pa laikam ar to ieroci pa to mežu paskraidīt pašam, personīgi. Nevis sēdēt pie kompjūtera tur Dotā vai GTA, tur, kur viņš baigais varonis ir. Salicis čitus sev un vēl visu kaut ko, kāds viņš tur topā ir, topa spēlētājs. Ja tu tāds topa rangers tur esi, ieej mežā, parādi. Nē, tad šausmas, priekš kam tas vajadzi, kādēļ mani piespiež. Es braukšu prom no šīs valsts, tad, jo vairāk jūs aizbrauksiet, jo, paldies Dievam, mierīgāk šeit būs. Šeit vismaz paliks domājoši cilvēki. Ar prātu, kuri draudzējās. Ukrainā līdz 14. gadam arī bija līdzīgas domas. Nāfig, mums tur ir ārmija, mums tur trāst, mums tur šitas. Priekš kā man. Šodien mēs redzam sekas visam šitam te.
Tagad mēs redzam to. Tagad tie paši tirliņi, kas tā tur čīkstēja, pīkstēja, tagad stāv pirmajās rindās. Pa 3 reiz ievainoti. Un tagad viņi saka, kādēļ mēs negājām tad mācīt, mums tagad jāmācās ir tanī brīdī, kad pa mani bliež. Un es nezinu, un man no visa tā ir bikses pilnas. Vārdu tiešām nozīmē. Ja kāds domā, ka tā ir tikai kaut kāda tur metamorfoze, nē. Tā ir realitāte. Un lai šī realitāte būtu pēc iespējas mazāka, tādēļ ir šīs te dienas, ir jāiemācās mazliet būt vīrietim. Nevis puņķu tāpam, tirliņam un ākstam. Tas ir viss, ko es gribu pateikt no sevis visiem šiem te gaudotājiem. Vēl man tur saka, pacēj dienēt. Blin, ja jūs nodienētu kaut 1% no tā, ko es esmu nodienējis, jūs vēl 30 gabalus vēl atbrīvot no šī dienesta. 1. Pensionārs. Piedodies, šitas pensionārs, kurš te runā, var 3 reiz vairāk nekā 5-18 gadīgie šodien izdarīt. Mēs varam iziet uz meža takas, kur jūs pēc 1. kilometra būsiet nomiruši, blin. Nosprāguši. Vaimanāsiet un raudāsiet. Es vēl pat aizelsies vēl nebūšu. No sākuma atcerieties, uz skolu bija jāiet mācīties. Nevis viņu apmeklēt, kā jūs tagad to rakstat savos CV. Ja sevišķi tie tur pēc vidusskolā, kuri nevar iestāties augstākajā mācību iestādē dēļ savas stulbuma. Bet izdomājuši, ka viņiem redz attīstīties neļaus. Nevar attīstīties tas, kā nav. Attīstīties var tas, kurš vēlēs to attīstīties. Tagad viss parunā, ar ko gribi. 14-gadīgam puišelim tur māmiņ, vai viņš man būs programmis, viņš man būs tas. Vēl pēc gada, pēc 9. klases viņš aiziet pa santehniķi mācīties. Vēl te visa programmēšana. Tā, ka viņš ir stulbs kā zābaks. Viss, kas ir, tas ir nespēja atraut savu pakaļu un kaut ko izdarīt. Pats personīgi. Vot, kur ir bailes, kādēļ ir bailes no šī te dienesta. Tādēļ, ka būs pašam jādara. Nebūs memītes apkārt. Nevarēs naudiņu paprasīt priekš kaut kā. Nevarēs aiziet uz kino un meitiņu priekšā pirkstiņus izvelcis. Parādīt, kāds viņš kruts ir. Tā, ka tur visu noliks savā vietā. Tur viss krutums pazudīs, nesākoties. Vot, kur ir patiesā problēma. Tas arī viss.